Jā, nu, ritošā daļa, tas ir, viņas ir identiski, nu, viņas tādas pašas, tas ir amortizatori, bremzes, visas tās lietas, lai gan bremzes viņas ļoti efektīvi, ļoti maz tiek lietotas, viņas bremzē ar motoru, tur var nobraukt uz 100,000 un nemainīt bremzes. Bet dzinējs, viņš, man tas, nu, es zinu savu mašīnu, draugam 2 mašīnas ir, jā, un cik esmu lasījis arī tā skatījies, un es redzu, ka tā ir, viņa ir daudz šķietam mazāk pakļauta tiem riskiem, jo kā iekšzemes dzinēja motori. Tie ziemā vienkārši ieslēdz un brauc, un tev nevar viņš pārkarst. Tev nav, nu, tādā ziņā, ka tu vari karstā laikā braukt ar mašīnu, brauc, viņš jau nekarstas motors, viņam tur ir neliela dzesēšana, jā. Bet viņam nav manā redzējumā tas ir daudz drošāk nekā iekšzemes dzinējs, tieši attiecībā uz dzinēju. Bet viņam ir savas problēmas, varbūt baterijas problēmas, nu, viņam ir savi tā kā tās otra puse, bet manā acī tā mašīna ir stabilāka nekā iekšzemes, nu, jo viņa kaut kas teica 7 detaļas ir motorā. Dīzelim ir 250, nu, tur tas arī. Es ar tiem dīzeļiem esmu noņēmies un remontējies, un tad esmu laimīgs, ka nav eļļas, tad neesi eļļā visu laiku, jā. Manā situācijā man vajag otro benzīnu vai dīzeļu mašīnīti, bet elektromašīnu, es noteikti redzēju, man vēl gads jānobrauc, nu, ja es nobraucu tos, ir ierobežojums, kas tev jānobrauc, lai tu varētu atkal pieteikties ekī vai pārdot iepriekšēju. Iespējams varētu šito pārdot un pieteikties citai, jā. Es par to domāju, noteikti, jā, jo tas ir, es tagad sevi tā negribas sevi skatīties bez elektromašīnas nākotnē, jā, negribas, jā. Ja tiešām, kad tu esi pabraucis, tev negribas vairs sēsties uz tiem dīzeļiem, negribas, jā.